Pateicoties Vaboles pagasta biedrības Likstena īstenotajiem projektiem, grāfa Irenēja Plātera-Zīberga grāmata Dzīve bez rokām, kas pirmoreizi publicēta poļu valodā 1931. gadā Varšavā, piedzīvojusi īstu renesansi un tagad nonāks lasītāju rokās arī latviešu un poļu valodā. Grāmata ir autobiogrāfiska skice par 19. gadsimtā Vabolē dzimušā grāfa bezroku prinča dzīvi. Tā ir pirmā iegūtā dokumentālā liecība par Vaboles muižu, kas nodega 1917. gadā. Tā apraksta Vaboles muižas un saimnieku ikdienu, iekļauj dažādus vēsturiskus faktus. Neskatoties uz to, ka grāfs piedzima bez rokām, viņš bija ļoti talantīgs, kļuva par rakstnieku, filmu scenāriju autoru un režisoru, turklāt bijis īsts sieviešu mīlulis. Savā grāmatā viņš raksta gan par Vaboli, gan savu māti grāfieni Jadvigu, kura būdama Irenēja gaidībās sastapusi kādu zvejnieku bez rokām. Iespējams, tas ietekmējis arī pašas gaidāmo bērniņu. Tēlainā valodā autors apraksta invaliditātes ietekmi uz visām cilvēka dzīves jomām. Irenējs Plāters-Zībergs sarakstījis vairākas grāmatas poļu valodā, bija viens no pirmajiem cilvēkiem pasaulē, kas rakstīja ar kājām. Pirmā informācija par to, ka mūsu grāfam Irenējam Plāteram-Zībergam ir šāda grāmata Dzīve bez rokām, kur stāsta arī par dzīvi Vaboles muižā, radās pirms 10 gadiem, kad ieradās no Polijas vēsturnieks Roberts Zeviša un teica, bet vai jūs zināt, ka ir tāda grāmata, ka viņš sarakstīs viņu ar kājām un ka viņš šo grāmatu esot veltījis par savai dzīvei, sākot jau no bērnības, kas pavadīta Vaboles muižā. Mēs visur meklējām, mēs skatījāmies, kur var nopirkt, varbūt kādos internetā, kur ir retās grāmatas, tās veikaluņos. Bet sapratām, ka tās mūsu vēlmes atduras kā pret akmeni, jo šo grāmatu nekur arī nevarējām atrast. Tomēr sapnim bija lemts piepildīties. Pirms 2 gadiem Vabolē viesojās LTV1 komanda ar raidījumu Tas notika šeit, kas pētīja dažādus vēsturiskus notikumus pagastā. Vēsturnieci Innu Gīli uzrunāja stāstu par grāfu bez rokām. Viņai izdevās iegūt arī šo grāmatu digitālā versijā, taču paša grāmatas oriģināla nonākšana muzejā bija milzīgs pārsteigums. Un šo raidījumu sagadījās tā, ka noskatījās reto grāmatu kolekcionārs Kristaps Laucis. Viņš izmantoja visus savus kontaktus, lai šo grāmatu oriģinālu pie kolēģiem Polijā iegūtu. Un pilnīgi bez maksas atsūtīja mums uz Vaboli, lai mēs varētu turpināt šo pētniecību par savu dzimto pusi. Man tādu mazliet uzsita asini tas pēdējais pats raidījuma nobeigumā teksts, ko Dāvids Enšēs teica, ka ja jums vajag atrast kādu grāmatu, tad vērsieties pie vēsturnieces Innas Gīles, kur bija atradusi šīs grāmatas to elektronisko versiju. Un man tāds sportiskais azarts, ja jau vajag atrast, tad es atradīšu. Un sazinājos ar saviem kolēģiem Polijā, palūdzu, lai šo grāmatu man atrod. Viņiem to izdevās diezgan arī ātri izdarīt. Man tiešām prieks ir, ka šī grāmata ir nonākusi tur, kur viņai ir jābūt. Manā izpratnē tā ir tā kā atgriešanās mājās. Un man vēl vairāk ir prieks, ka šis mazais tāds sakritību pilnais solis ir radījis šobrīd jau iespēju šo grāmatu lasīt latviski. Un tiem cilvēkiem gan šeit, gan arī, kas ir kā turisti, es domāju, tas būs lielisks tāds papildinājums, lai izzinātu gan Vaboles, gan arī Plātera-Zībergu dzimtas vēsturi. Tālāk sekoja 2 biedrības Likstena projekti, kam piesaistīts Augšdaugavas novada pašvaldības un Latvijas Poļu savienības atbalsts, lai grāmatu iztulkotu un nodrukātu. Darbs 2 gadu garumā vainagojies ar skaistu izdevumu 2 valodās – poļu un latviešu, kā veltījums abu tautu draudzībai un kopīgai vēsturei. Grāmatas tulkošana bija liels izaicinājums biedrības Latvijas Poļu savienības sekretārei, tulkotājai Kristīnei Kuņickai-Dzalbei. Man šis projekts bija ļoti īpašs, jo grāmatu es tulkoju, kad es biju Dāvida gaidībās. Un viņš ir mans vislielākais palīgs arī šīs grāmatas tapšanā.
jo tulkot viņš man varbūt mazāk palīdzēja, bet viņš ļoti palīdzēja grāmatu pārrakstīt, poļu tekstu, ko mēs darījām kopā, un tā ir Dāvida pirmā grāmata faktiski, ko viņš ir dzirdējis. Darbs pie grāmatas bija ļoti interesants, jo Irenēja valoda ir ļoti bagāta. Es mēģināju to atveidot latviešu valodā, cik labi prasdama. Es ceru, ka man izdevās. Valoda laika gaitā ir mainījusies, protams, 100 gadus atpakaļ tā bija savādāka. Valoda ir dzīves organisms, kas mainās, bet es domāju, ka es diezgan labi tiku galā, lai izveidotu tekstu, kas ir gan mūsdienu lasītājam tuvs, gan arī saglabā visas tās iezīmes, ko Irenejs tajā ir ielicis. Man pašai atklājums bija tas, ka šī grāmata parāda, kā vajadzētu attiekties pret cilvēkiem ar invaliditāti. Tā varētu teikt, ir tāda pamācība, ko darīt, ko nedarīt, jo Irenejs ļoti labi parāda, kāda cilvēku rīcība viņā izraisa, teiksim, negluži nepatiku, bet kādas emocijas viņā izraisa cilvēku rīcība. Un es domāju, ka vērtīgi patiešām ir izlasīt un saprast, ka cilvēkam, kuram patiešām dzīve ir liegusi rokas un kura dzīve bija ļoti sarežģīta, es pieļauju bez rokām, cik pozitīvi viņš tomēr uz šo dzīvi skatās un cik daudz optimisma viņam ir bijis visas dzīves gaitā. Apmeklējot grāmatas atklāšanas svētkus, Polijas Republikas vēstniecības Rīgā politiski-ekonomisko lietu padomnieks Gžegošs Jegeļskis pateicās Augšdaugavas novada pašvaldībai par atbalstu gan šīs grāmatas izdošanai, gan dažādām poļu kopienas iniciatīvām. Savukārt Augšdaugavas novada pašvaldības izpildirektors un Latvijas Poļu savienības priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe aicināja ikvienu izlasīt šo grāmatu un izbaudīt grāfa Irenēja neparasti skaisto un tēlaino valodu. Grāmata izdota 500 eksemplāru tirāžā, un to atklāšanas svētkos saņēma dāvanā arī pasākuma viesi. Grāmata Dzīve bez rokām būs pieejama lasītājiem Augšdaugavas novada bibliotēkās.